Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Eņģelis parādījās sapnī. Šodienas rakstu vieta. Bet viņam tā savā prātā domājot, redzi, tā kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo kas viņā iedzimis, ir no svētā gara. Mateja evaņģēlijs, 1. nodaļa, 20. pants. Šodienas pārdomas. Kāds veiksmīgs kristietis, uzņēmējs, man nesen atklāja, ka Dievs viņu svētī. Strādājot pie sarežģītiem projektiem, viņš bieži risinājumu ieraugot sapnī. Pamodies, viņš to uzskicē, un tas vienmēr ir nostrādājis. Lai arī sapņi māc būt dažādi, un tos var ietekmēt pat pārēšanās iepriekšējā vakarā, vēlos vērst tavu uzmanību uz īpašo veidu, kā Dievs var runāt uz mums. Svarīgi gan, ka šie sapņi ir Dieva iniciatīva un ne mūsējā. Tie dod Dievam iespēju apiet mūsu gudrības ierobežojumus un noturēt mūsu uz svētības ceļa. Šodienas lūgšana. Tēvs, paldies, ka tu zini labākos veidus, kā runāt uz mani, un, ja nepieciešams, tie būs sapņi. Es lieku savu naktsmiera laiku tavās rokās. Patiesi, tavi norādījumi piepilda manu sirdi ar mieru, prieku un dod cerību. Jēzus vārdā.